ļoti pārsteigta, kad es ieraudzīju, jo sastapos tikai tagad, redzēju arī rakstu internetā, vietējais ziņas uzrakstīju, un tad es sāku lasīt viņu pēdējo rakstu par to, par ko runās, un kas būs atbraukuši un kas īsti notiks. Godīgi sakot, vēl joprojām līdz galam neesmu izpratusi, ko jūs darat. Saprotu, kas ir saistība ar mākslu, bet māksla ir ļoti plašs jēdziens, tāpēc līdz galam vēl neesmu sapratusi, bet izklausās diezgan tā pārdomājoši un interesanti. Jā, ir būtis, jā. Par vasaras skolu jūs arī noteikti zinājāt? Jā, es biju tas cilvēks, ar ko komunicēju projektu vadītājām. Mums ir patīkami, ka vienkārši, ka kaut kāda pasaules augstu ienāk mazā provinces pilsētā Augstnē. Nē. Ne? Ok. Tā es uzreiz varu sākt atbildēt. Vienmēr sakot, ir tā, ka nē, var jau gadīties, ka es kaut ko esmu dzirdējusi, bet tas ir tik ļoti garāmējoši, un tā kā man tas nav tas, ko man ļoti interesē. Tikpat kā var teikt, ka nē. Es nezinu, un nezinu, ko nodarbojas. Viena kaut māksla ir vienāda, nav kā mūsdienās vai ne mūsdienās. Māksla ir tas, faktiski, es pat nevaru tā vienkārši pateikt savu domu, ja? Cilvēkam ir tendence radīt lietas, kas patiesībā jau ir, bet mākslīgi. Kad man liekas, ka mākslā jābūt saiknē lielākai sabiedrība, citādi viņa paliek pārāk tāda ekskluzīva. Māksla varbūt arī, māksla ir ļoti tā kā plašs jēdziens. Un es pati arī esmu redzējusi un pati arī piedalos tādos pasākumos, kur pat veido vienkārši scenārijus. No vienas puses tā arī ir māksla, jo tu vienkārši paņem un saliec vairākas lietas kopā, un tad tu izveido to pašu pasākumu. Priekš manis arī tā ir māksla, tāpēc, manuprāt, jā, mums ir arī burvīga mākslas skola un muzikas skola, un jaunieši ir ļoti liela daļa no tās sabiedrības, kas arī veido to mākslu un mums, tāpēc, manuprāt, jā. Nē, tas ir vienkārši, māksla. Ko mēs domājam, kas ir māksla? Ja? Tā ir tēlniecība, vizuālā māksla, ja? Tas ir gleznas, tēlniecība. Ja? Ir puķe, ir koks, bet cilvēkam vēl tas viss ir jāuzliek uz auduma vai uz papīra. Tā ir māksla. Ja? Lai gan daba to jau ir radījusi. Tāpat arī cilvēks ir portreti. Portrets ir māksla, lai gan arī pats cilvēks patiesībā ir māksla. Ja? To ir radījusi daba. Ja? Bet, teiksim tā, māksla tas ir tas, ko ir radījuši cilvēki. Un tas, kas rosina citos, gan pašā radītājā, gan citos rosina emocijas, un man gribētos, lai rosinātu tās pozitīvās emocijas. Godīgi sakot, nav kādu līdz šim veidā nekādies. Jā. Man šķiet, ka māksla mūsdienās ir paplašinājis savas robežas, ka viņa ir jau saistīta ļoti ar tehnoloģijām, ar zinātni, ar dažādām sociālām problēmām, ekoloģiju un tā tālāk, ka viņa nepilda tikai, teiksim, tā kā senos laikos vai renesanses vai kāda augstākās sabiedrības kaut kādus pasūtījumus, bet daudz vairāk ir mākslinieku. Mākslas darbos redzam mākslinieku personīgu attieksmi pret procesiem, dzīvi kopumā. Ņemot vērā, ka es esmu arī tas cilvēks, kas vispār man patīk minimalisms, ja? Tad viss, kas man šķiet liekas, bet citiem tas patīk. Ja? Vai tā, manās acīs varbūt tā nav māksla, bet jebkurā gadījumā, ja cits cilvēks, ja viņš tur iegulda savu laiku, savu ideju, savu darbu, un ja kādam citam tas patīk, tad visumā var teikt, tā ir māksla, jā. Glezno. Dažādība. Ļoti individuāli pie tam. Okay. Māksla ir ļoti plašs jēdziens, jo parasti, kad runā par mākslu, pirmais, ko es personīgi iedomājos, ir kaut kas, ko tu vari izveidot ar savām rokām, vai uzgleznot, vai veidot, un
un ielikt tās emocijas, ko tu esi piedzīvojis, varbūt, ko tu tieši izjūti tajā brīdī. Priekš manis māksla ir arī deja, jo es pat esmu dejotāja, tāpēc priekš manis tas ir tāds ļoti liels, bet māksla kā tāds ir kaut kas, kā tu vari izrādīt savas emocijas, kā tu to vari parādīt citiem. Es domāju, ka viņš mēģina projicēt tās problēmas, kas ir pasaulē, bet es nepieminēju iepriekšējā jautājumā. Man liekas, ka mūsdienās mākslinieks ir ļoti bieži arī diezgan egoistisks. Man liekas, ka mākslinieks bieži arī savas personīgās problēmas ļoti bieži projicē. Droši vien, ka tas ir neiespējami, ka tas nenotiek, jo katrs cilvēks jau pauž kaut kādu daļu no sevis, kurā situācijā, vai tās sabiedriskas problēmas, vai vienkārši savu ego realizēt. Man liekas, ka māksla arī pietuvinājusies tam, ka māksla ir tā kā mākslas terapija šobrīd modē. Mūsdienu māksliniekus iedomājos, ka strādājoši cilvēki, kurš varbūt strādā to pašu pusslodzi un te pašā laikā veido kaut ko, izliek tās savas emocijas. Varbūt tā ir vienkārši sanācis. Protams, ir arī daudz mākslinieki, kuri visticamāk viņi nestrādā, un tad viņiem tā māksla ir tas galvenais. Bet mūsdienu mākslinieku es redzu kā cilvēku, kurš strādā kādu pusslodzes darbu vai arī strādā pilnu slodzi, un tajā pašā laikā viņš nodarbojas. Tas ir kā viņa hobijs, bet tajā pašā laikā tā ir varbūt pat dzīves ēga. Bet, protams, man liekas, ka daudz vērtīgāk, ja mākslinieks runā par aktuālām problēmām un liek sabiedrībai domāt par šīm problēmām. Tas ir plašs jēdziens mākslinieki, tas ir ļoti plašs. Tie nav tikai gleznotāji, tā ir skulptūra un visu. Ko dara? Rada. Katrs savā nozarē, protams. Kā es pati nodarbojos ar rokdarbiem, ko es arī uzskatu par mākslu. Tad es pilnīgi labi saprotu, ka es novērtēju, kurā cilvēka darinājumu. Tas nekas, ka man tas nepatīk. Jo es vēlreiz saku, cilvēks tur ir iekodījis savas emocijas. Un varbūt labi, ka viņš ir ieguldījis tās emocijas tur, nevis darījis kaut ko pavisam citu, kas ir varbūt sabiedrībai būtu negatīvi. Jā, bet kā tas ir, kad mums tā mākslas dzīve saprit provincei mazāka, tad noteikti šie mākslas procesi ir provinciālāki nekā viņi ir lielajās pilsētās un tur, kur ir dažādas galerijas un muzeja izstāžu zāles. Katram ir sava ikdiena, tas ir tas, ko mēs katrs izvēlamies savā dzīvē darīt. Mums varbūt, teiksim, mākslinieks īpaši, ja tas ir brīvmākslinieks, viņš savu dienas tā kā to gaitu var pats kontrolēt. Un, kā mēs sakam, mākslinieki mostās pusdienu laikā, iet gulēt pēc pusnakts. Bet tādā pašā laikā, ja viņš ir mākslinieks, kuram ir jābūt tomēr tajos 8 darbā, tad viņš būs darbā 8, kurš ir tāpat kā es. Tas jau nav atkarīgs no tā, vai viņš ir mākslinieks vai mēs katrs savā ziņā esam mākslinieks. Es domāju, vai es nav mākslinieks, tas būtu vārds, tad, protams, ka viss arī viņiem ir ikdiena un nekas pilnīgi neatšķirās. Un tādi mākslinieki, kādu īsta Kādā ziņā no ikdienas dzīves tieši kaut kāda tieši saistībā vai jūs vispār? Ar katru dienu saskaraties ar mākslu vai jūs domājat par mākslu? Katru dienu? Nē, noteikti nē. Okay. Man jau šķiet, ka mākslinieks ir kopā ar visiem. Jo mēs jau mākslu katru dienu. Mākslinieki jau arī iesaistās tajā kopējā kopienas darbībā. Tāpat, vai tās ir kādas instalācijas vai dekorācijas, to visu veido mākslinieki, vai tas ir teātra izrāde vai koncerts, tie arī mākslinieki. Mēs esam kopā visi. Viens otru baudu, viņiem vajadzīga mūsu uzmanība, mums savukārt vajadzīgs ir tas, ko viņi mums dod.